Vēsturiskajos interjeros mums ir tā iespēja saglabāt vēsturiskos elementus tādi, kādi tie ir, maksimāli autentiski, neapstrādājot viņus ar kaut kādām papildus krāsām vai citiem apstrādes veidiem, izņemot to, ka interjeros mēs tomēr mēģinam, lai pasargātu šo te koksti no kaut kādiem tvaikiem un izdalījumiem, mēs pasargājam ar tādu pilnīgi caurspīdīgu grunti vēsturiskos koka elementus, bet vizuāli un estētiski atstāsim šos griestus katrā dzīvoklī pilnīgi unikālus. Tur, kur ir bijuši šie te vēsturiskie elementi, sijas un platie vēsturiskie griestu dēļi ar savu specifisko krāsojumu, tur tādi viņi arī tiks saglabāti un eksponēti interjerā. Savukārt bojātās vietas būs skaidri redzamas, nomainīts ar pilnīgi jauniem, līdzīgiem koka elementiem, jauniem, platiem dēļiem, kas tiks krāsoti baltā krāsā un vizuāli būs redzama atšķirība, kur ir šis te jaunais protezētais elements un vēsturiskais elements.